Teiksme par pasaules māti. Kopš lielās baltās brālības pastāvēšanas sākuma pasaules māte stāv mūsu planētas lielās gaismas hierarhijas priekšgalā. Valdoņiem kopīgā māte nav simbols, tā ir sievišķās sākotnes dižena izpausme, Kristus un Budas garīgā māte. Tā, kas mācīja un lika roku uz galvas, iesveidīdama varoņdarbam. Viņas roka caur cilvēces vēsturi velk nepārraujamu pavadienu. Pasaules mātes balss skanējusi Sīnejā, tikai pieņemts Kālī tēls Izīdas Ištaras veidols. Pēc Atlantīdas, kad Lucifers deva triecienu gara kultam, pasaules māte aizsāka jaunu pavadienu, kas iemirdzis tagad. Pēc Atlantīdas pasaules māte aizklāja savu vaigu un aizliedz izrunāt savu vārdu, kamēr nebūs situsi spīdekļa stunda. Svati, laiks pavēstīt, ka tā mēs saucam planētu Venēru, pasaules mātes zvaigzni. Svati. Kopš senseniem laikiem tā bijusi pasaules mātes simbols, un pasaules mātes laikmetam jāsākas tad, kad viņas zvaigzne būs tik tuvu Zemē kā vēl nekad. 1924. gadā pasaules mātes zvaigzne uz īsu brīdi pienāca neparasti tuvu Zemē. Vareni pasaules mātes spīdekļa stari sasniedza Zemi un apslacīja to, izveidojot daudz jaunu, spēcīgu, apslēptu savienojumu, kuriem bija nozīmīgas sekas. Ar kosmiskajiem viļņiem cilvēka apziņai tuvojas dižais pasaules mātes jēdziens. Cik daudz neparasti aizkustinoša un varena ir saplūdis šajā visos gadsimtos un visām tautām svētajā jēdzienā. Mācības vēsta par pasaules mātes laikmeta iestāšanos. Visām sirdīm tuva, katra dzimušā cilvēka prāta godināta, pasaules māte atkal stājas pie diženās valdības stūres. Laimīgs un pasargāts būs tas, kas izpratīs šo evolūcijas aspektu. Pasaules māte pavēlēja: sapulcējieties vēji, sanāciet sniegi, nerādieties putni un netuvojieties zvēri, nenostiprināsies tumšās pārdrošības pamati, nenoturēsies mēnesis gaisma, bet saules stars sasniegs virsotni. Pasargi saule manu virsotni, jo kur gan nostāšos sardzē, nekādi neuzkāps tur zvērs un nenoturēsies tur cilvēka spēks. Pati esamības māte ar ugunīgu vairogu nostāsies sardzē, kas spīd tur virsotnē, kam viesuļi vijuši vainagu mirdzošo. Viņa, dižā māte, viena pacēlusies virsotnē, un neviens pēc viņas neuzies. Visaugstākajā kalnā mirdz pasaules māte, viņa tumsu satriekt izgājusi. Kāpēc krīt naidnieki un kurp izmisumā vērš savus skatus? Viņa tērpusies liesmainā sakšā un iežogojusies ar uguns sienu, viņa mūsu stiprums un tiekšanās. Šeit minētā virsotne ir Everests, tibetiešu valodā Džemo Konga Kar, baltā sniega valdniece. Šai augstākai virsotnei uz zemes, kā arī abiem zemes poliem, ir milzīga nozīme, jo tur savāktas elektromagnētisko spēku rezerves. Leģenda stāsta, ka tad, kad pienāks kritiskais brīdis, būt vai nebūt mūsu zemei, šiem punktiem būs izšķirošā nozīme planētas glābšanā. Kad planētu radītājs nopūlējās ar Dziedzemes izveidošanu, viņa uzmanību saistīja auglīgie līdzenumi, kur cilvēks varētu ērti nodarboties ar zemkopību.
Bet pasaules māte teica: tiesa gan, cilvēki atradīs līdzenumos gan maizi, gan tirdzniecību, bet kad zelts piesārņos līdzenumus, uz kurieni tad ies garā šķīstie, lai apliecinātu sevi? Vai nu lai viņi saņem spārnus, vai lai viņiem dod kalnus, kur paglābties no zelta? Un radītājs atbildēja: spārnus dot ir par agru, viņi nesīs uz tiem nāvi un iznīcību, bet dosim viņiem kalnus, lai daži baidās no tiem, bet citiem tie būs glābiņš. Tā cilvēki sadalās līdzenumu apdzīvotājos un kalniešos. Tāds ir mīts, kas paredzēja planētas piesārņošanu. Pasaules māte radītājiem teica: kad zeme pārklāsies ar tumšiem dusmu audiem, kā tur nokļūs glābjošās svēdeves lāses? Un radītājs atbildēja: var savākt uguns straumes, kas spēj pāraut jebkādu tumsas biežņu. Pasaules māte sacīja: patiesi, tava gara uguns dzirksteles var glābt, bet kas gan tās savāks un saglabās izmantošanai? Radītājs atteica: koki un zāles saglabās manas dzirksteles, bet kad lapas nokritīs, tad Deodars un viņa māsas, lai saglabā savus uguns uztvērējus visam gadam. Šādi dažādos mītos tika attēlota saikne ar augstāko pasauli. Visos atspoguļojās rūpes par cilvēci un visām radībām. Pāris piemēri, kā skan himna pasaules mātē. Pirmais piemērs. Valdone, es tevi pasludinu par kosmiskā saprāta lielo darbinieci. Valdone, par visiem kosmiskajiem spēkiem, tu uz sevī nes to slēpto graudu, kas padara dzīvi mirdzošu. Valdone, visu saprāta izpausmu nostiprinātāja, tu kosmiskās jaunrades prieka devēja. Valdone, tu izgreznosi ar jaunrades uguni tiekšanās novadus. Domas valdone un dzīvības radītāja, tev rādām mūsu stara mirdzēšanu. Māte, valdoņu pielūgtā, mēs nesam sirdī tavas mīlestības uguni. Tavā sirdī mājo devējas stars, tavā sirdī dzimst dzīvība. Vēl himnas piemērs. Pasaules māte, mūsu būtības lielais radošais spēks. Tu esi dzīvojusi senajos kultos, tu visa devēja, tu visiem dod atklāsmi. Tu esi cilvēcei atklājusi lielo prieku iepazīt māti. Tu esi norādījusi uz varoņu darbu un aizklājusi savu vaigu. Tu esi devusi mums izplatījuma uguns parādību, uz saviem pleciem uzņēmusi cilvēku darba smaguma. Tev raidām lūgsnes atdot mums smaidu, ko esam pazaudējuši. Dod mums iespēju apgūt svēto ugunīgo spēku. Un vēl himnas piemērs pasaules mātei. Rāģa, Rāģešvarī, visvarenā māte, tev dzied senais indus un mūsdienu indus. Tev sievietes nes zeltainus ziedus un pie tavām kājām svētī augļus, ar tiem stiprinot mājas pavardu. Un, pielūdzot tavu attēlu, to iegremdē ūdenī, lai nekāda netīra elpa nepieskartos pasaules skaistumam. Par tavu mājvietu māte dēvē balto kalnu, par kuru nekas nav augstāks, jo tur tu nostāsies, kad pienāks galēja nepieciešamība, kad pacelsi savu labo roku, lai glābtu pasauli, un visu viesuļu un visas gaismas ieskauta, kļūsi kā izplatījuma balsts, piesaucot visus tālo pasauļu spēkus. Pasaules mātes kults, jā,
visa priekšgalā, vai tā sakot, viņpus aizsaga atrodas visa esošā mūžīgā un nepārtrauktā elpošana, bet atklātajā plānā valda mūžam sievišķā daba, jeb mūžīgā pasaules māte. Katrs kosmiskais princips, jeb izpausme, rod savu atspoguļojumu, jeb iemiesojumu uz Zemes. Pasaules māte, aplūkojot no kosmiskā aspekta, ir mula prakriti, jeb visu sevī saturošā, visu sevī radošā. Bet Zemes izpratnē viņa ir dižais sievišķās sākotnes gars. Aiz katras izpausmes, aiz katra aspekta, aiz katra simbola jaušas liela individualitāte. Tāpat kā ikvienai lielai individualitātei, viņai ir savi vietnieki jeb personificētāji, kas pēc starojuma viņai tuvāki, bet reizē viņa pati parādās dažādos iemiesojumos. Tā augstais gars, iemiesojies kā Izīde, Ištara un tā tālāk, varēja arī nebūt pasaules valdonis gars, taču viņš nesa sevī viņas staru, un, protams, tāpēc Izīdes tēls vēlākajās leģendās saplūda ar diženās mātes tēlu. Austrumos pasaules mātes, dievietes Kālī jeb Turgas kults ir ļoti izplatīts, bet hinduismā varētu teikt, tas pat dominē. Mongolijā un Tibetā ļoti godā Dukkaru, jeb balto taru, un citas viņas māsas taras. Visās senajās reliģijās sieviešu kārtas dievības tika pielūgtas kā visnozīmīgākās. Senajā pilsētā Kišā pastāvēja pasaules mātes kults, un visvecākā Ķīnas literatūra sveica pasaules māti ar pacelājošām garīgām dziesmām. Visiem senajiem dieviem ir savas sievas, kuras iemieso kosmisko enerģiju. Senās mācības vienmēr ir godinājušas sievišķo sākotni. Sieviešu kārtas dievības pat tika atzītas par svētām. Mūsu pasaules māte ir esamības sievišķā sākotne. Esamības virsotne nevar būt bez sievišķās sākotnes. Cilvēcei ir jāapzinās lielais kosmiskais likums, proti divu sākotņu diženuma un līdzvērtīguma likums, kā esamības pamats. Tas, kas zina esamības likumu, var apliecināt, ka divu esamības sākotņu atzīšana ir kosmosa pamats. Kosmiskā jaunrade var izpausties tikai divās sākotnēs. Savā potenciālā sievišķā sākotne satur tās pašas ugunis, ko vīrišķā sākotne. Sievietē deg tā pati gara uguns, tā pati monāde, kas deg vīrietī. Sievietei piemīt visas kosmiskās enerģijas, turklāt visvairāk tieši radošā enerģija. Arī psihiskais aparāts sievietei ir smalkāks nekā vīrietim. Lūk, kāpēc senajā Eģiptē Izīdes augstākās priesterienes pavēstīja dievietes norādījumus burvjiem, nevis otrādi. Arī lidojumi uz tālajām pasaulēm ir sievietes prerogatīva jeb tiesības. Zinādams par sievietes spēku, tumsas valdnieks sava plāna īstenošanai pirmām kārtām bija iecerējis pazemot augstākās enerģijas nesēju. Lai sasniegtu savu mērķi, kļūt par zemes pilnīgu un vienīgo valdoni, tumsas valdonis galvenos spēkus vērsa uz sievietes pazemošanu. Viņš zināja, ka tad, kad tiks pazemota sieviete, neizbēgami sāksies cilvēces izviršana un deģenerācija. Tā sākās sākotņu līdzsvara pārkāpšana. Tā viena puse pārkāpa kosmisko līdzsvaru. Vīrišķā sākotne tiecas uzkundzēties un nerēķinās ar cilvēka sirdi. Vīrišķā sākotne bruģē sev ceļu uz panākumiem, bradādama pa sirdīm un galvām. Protams, ja cilvēce nebūtu pārkāpusi sākotņu līdzsvaru,
esamības pamati būtu saglabājušies to, kas padara sevi un dzīvi skaistu. Kosmiskās tiesības dod izpratni par to, ka vienpusīga planētas vadīšana grūž to bezdibenī. Vienas sākotnes pārsvars pār otru radījis tagad visā dzīvē vērojamo nelīdzsvaru un sabrukumu. Garīgā attīstība neizbēgami atvērs cilvēkam acis un liks saskatīt tos briesmīgos maldus, kas ir ļaunuma pamatā. Nav pieļaujami spriedelējumi par spēcīgāku vai vājāku sākotni, jo tie ved uz nesamērojamību. Kosmiskā līdzsvara pamatā nav spēcīga vai vājāka sākotne. Tieši šis iedalījums spēcīgāks vai vājāks noveda kosmiskos svarus šādā stāvoklī. Valstis taču ir kritušas, tautas iznīkušas un zemes iznīcinātas, kad ticis izjaukts līdzsvars. Un tikai tad, kad cilvēce izpirks savu vainu par likuma pārkāpšanu, sāksies jauna celsme. Pasaules māte. Varētu likties, ka tikai šo divu vārdu skanējums vien padara skaidru dižā jēdziena būtību, taču dzīve parāda ko citu. Dzejnieki un dziesminieki bieži cildina sievieti, taču valstis nespēja atzīt vienkāršu vienlīdzību. Vēsturi apkaunojošā pakāpē tiks ierakstīts, ka līdztiesības vēl joprojām nav. Audzināšanā un izglītošanā sieviete netiek pielīdzināta vīrietim, un arī māte netiek aizsargāta. Mēs norādām, ka nepieciešams atjaunot mūsu norādījumus par sākotņu līdzsvaru. Pasaules līdzsvars nevar iestāties bez īstenas sākotņu izpratnes. Tāpēc stiprināsimies apziņā par līdzsvara kā esamības, sākotņu un dailes simbolu spēku. Un tāpēc ir tik nepieciešams stiprināt garā sievišķo sākotni. Jo pasaules lielā līdzsvara karogu lemts pacelt sievietei. Tā ir pienācis laiks, kad sievietei jāiekaro tiesības, kas viņai atņemtas. Visu cilšu un ticību sievietes ar savām rokām palīdzēs veidot evolūcijas pakāpes. Īstas līdztiesības nostiprināšanos labāk nosaukt par pilntiesību. Visas pasaules cilvēces pilntiesībai jākļūst par laikmeta zīmi. Vispārējai domai uzstājīgi jāpieprasa taisnīgums. Cilvēki lepojas ar verdzības likvidēšanu, bet vai tā tiešām vispār un visur ir likvidēta? Vai cilvēki var lepoties ar apgaismību, ja zina, ka pilntiesība nepastāv? Tāpēc tieši īpaši jāapliecina sievišķās sākotnes nozīme. Turklāt nevis mājas mērogā, bet valsts mērogā. Ja planēta noturēsies, valsts uzplaukumu nākotnē garantēs vienīgi līdzsvars. Mēs pat pieļausim zināmu sievišķās sākotnes pārsvaru, jo cīņa būs ļoti saspringta. Kad sievišķā sākotne pieradīs dzīvot sava potenciāla attīstībai un pārveidos savas pastāvīgās devējas jūtas, tad sievišķā sākotne apsteigs vīrišķo sākotni visos virzienos. Dižais laikmets, kas tuvojas, ir cieši saistīts ar sievietes atzimšanu. Šim nākamības laikmetam ir jānodrošina sievietei vieta pie dzīves stūres, vieta blakus vīrietim, kā tas ir bijis cilvēces labklājības laikos. Sievietei ir jāapzinās savu nozīme, sava lielā pasaules mātes misija un jāgatavojas uzņemties atbildību par cilvēces likteni. Sievietei jābūt gatavai uzņemties arī daļu rūpju
par valsts pārvaldīšanu. Tieši ministru kabinetos būs jāiekļauj sievietes. Sievietei, kura tautai dod dzīvību, ir tiesības noteikt tās likteni. Mātei, dzīvības devējai, ir tiesības noteikt savu bērnu likteni. Sievietei, dzīvības devējai un pirmo audzināšanas pamatu licējai jādod balss tiesības, lemjot par labāku apstākļu veidošanu šo dzīvību attīstībai. Tāpēc sievietes, mātes balsī jāskan līdz ar cilvēces likteņu lēmēju balsīm. Tikai tad, kad sievietes līdztiesība tiks atzīta planētas mērogā, mēs varēsim sacīt, ka mūsu evolūcija sasniegusi cilvēka evolūcijas pakāpi. Kurš pirmais īstenos šo vispār cilvēcisko pienākumu, tas ies kopsolī ar evolūciju. Mēs devām sievietēm pilnas tiesības, bet tās netiek vēl pasludinātas, kad jau saceļas barbari. Un tagad visā pasaulē tikai viena valsts ir ceļā uz evolūciju.